Tēt-a-tēt ar biznesu. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas Savienību un Altum. Naudu un atbalstu uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem. Šodien mēs esam atbraukuši ciemos uz Liepāju, šeit pie kāda ārkārtīgi interesanta projekta mājas uz ūdens. Houseboat man līdzās šīs idejas autors Normunds. Pastāst, kā tev vispār radās ideja kaut ko tādu realizēt? Sijā Houseboat – peldoša izklaides māja Liepājā. Dibināta 2017. gada beigās. Mērķis – sniegt jaunu iespēju Latvijas iedzīvotājiem un turistiem atpūsties. Ideja radās no kolēģiem uz Atekas salas. Bija maziņi plostiņi. Un es domāju, kāpēc neuzbūvēt kaut ko lielāku. Ar pirti, baļļu, kur var uzņemt vairākus cilvēkus. Un tā arī sāka realizēt, meklēt projektus, kaut kādas idejas. Šis projekts ir šovasar atklāts, vai tas jau ir aizgājis tautās? Ir daudz bijuši sevišķi, kad bija avīzē ielikts un bija daudz, teiksim, Facebookā bija kaut 60 000 skatītāji. Jā, tā kā, sākās daudz zvanīja, pieprasījumi bija, un tā kā ir, interesi liela bija. Izējuši vasaras laikā un tā vasara ātri pagāja, bet interesi bija liela. Kāpēc vispār radās mērķis nopelnīt naudu tieši šādā veidā? Gribējās būt kā neatkarība kaut kāda, jo sēdēt pie galda visu dienu arī nebija vēlme. Te tomēr tāds kustīgs darbs, te, tiksim, bišķi sev regulē pats savu laiku, ja, un tu izkusties, ja, tiksim, nesēd uz vietas laiku. Tā arī tā doma bija, kad tas, kas patīk vēl pašam ar ūdeni, ļoti patīk aktīvu sporta veidu uz ūdens, ja, un tas kaut kas daļai saistīts ar to ir. Projektu uzsākt palielam tādā brīdī, kad piedzīja meitiņa. Aizgāja bērnu kopš atvinājumā, tad bija vieglāk visu projektu vadīt arī un sekot līdzi, kā būvē, kā viss notiek. Ja es būtu strādājis, būtu ļoti grūti, teiksim, izskriet un sekot līdzi, kā viss notiek. Bet tomēr būt pašam uzņēmējam, tam ir savi plusi un savi ir mīnusi arī, bet kas ir tavs lielākais iegūms šobrīd vadot pašam savu biznesu? Iegūms, kā saka, brīvība. Ka tomēr es varu ģimeni ieplānot kaut kādas dienas, aizbraukt, atpūsties, ja, un nekā, teiksim, tev jāpēc kādam atļauj, ja, teiksim, brīvi iedot vai kā, un savu grafiku var plānot. Un mazliet par šo ideju arī pastāstot, kāds ir tavs mērķis un kā tu to vēlies realizēt. Pāris mēnešus tikai, principā, ir šī peldu māja, kā tu to redzi attīstamies tālāk? Es tā ļoti ceru, ka nākamgad būs pat daudz klienti, ja, un plāns, kā varbūt pat tā nakšņošana, kad cilvēks var iebraukt ezerā un palikt pa nakti nakšņot. Piesaistīt bookingu vēl, jo pēdējā laikā mums daudz brauc turisti, tā vien vairāk, ceļuši lietuvieši sākuši braukt, jā. Tā kā es ļoti ceru, kad attīstīsies un ka var būvēs vēl kādu. Lai tas notiek to, bet realizējot savas idejas ir nepieciešams arī finansējums, un tu izmantoji Altuma starta aizdevumu. Kāpēc, tavuprāt, vispār ir labi un kāds bija lielākais iegums no šīs te Eiropas naudām? Tas, ka dod tev tādu atspērienu, kā saka. Altumā bija tas starta programma un gāja pie viņiem runāja un jā, tur bija savs finansējums vajadzīgs, jā, 12%, bet pārējo tā kā no Altuma. Un bija likās tāds labs piedāvājums un izmantoja to. Ko tu kā pats uzņēmējs varētu ieteikt citiem uzņēmējiem? Kas ir tavs jau šī brīža tāds biznesa atziņas, ar ko ir jārēķinās, ja tu nolem veidot pats kaut ko savu? Gadās ir tāds šķērši, vēl kaut kas, bet galvenais jau nenobīties no tiem un nemest plīni krūmos, kas saka. Kā tādos brīžos saņemties un pateikt, kad nē, kad vajag turpināt, vajag celties, sākt no jauna? Vairāk bija, saka, cīņa par to nomslīgumu, teiksim, jo ezers pieder valsts īpašumu, zem pieder kā pašvaldībai, un tad ar to, teiksim, nezinu, kas pa ko atbild, jo šis ir inovatīvs jauns kaut kas. Un pat peldmāja nezināja, vai dot atļauju vai nedot, jā, teiksim. Jo citur Eiropā, Zviedrijās un Nīderlandēs ir ļoti daudz tāds mājas uz ūdens, mums ir kaut kas jauns tāds. Un tas, kas ir inovatīvs, tam ir jāizlauž ceļš. Jā, es kā pirmais nomnieks var teikt, jā, valsts nekustamā īpašuma, jā, un tad viņiem jau loģiski, viņiem pirmais līgums jātais un kāds punkts likt iekšā, kas pa ko atbild, viņiem tas ir sarežģīt, liekas, jauns darbs viņam. Cerams, ka nākamajiem būs vieglāk. Bet tad tu kā uzņēmējs principā bija kā tāds celmlauzes. Jā, it kā esmu bijuši tādi mēģinājumi, bet cilvēki pamet to domu, to ideju varbūt dēļ tā vien, kad viņiem bijuši sarežģīti tas visu to dabūt un izcīnīt, jā. Es varu aizgāt līdz galam un tāpēc ilgi gāja, jā, tur nebija viegli.
Bet kas tev palīdzēja iet līdz galam? Nu, pat tā ideja, teiksim, šo objektu, kā saka, iecelt Liepājas ūdeņos un lai varētu piedāvāt cilvēkiem kaut kādu jaunu iespēju atpūsties. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas Savienību un Altum, naudu un atbalstu uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem.